Uzkopšana par riņķi. Mums ir tāda puķīte saudabīga, kur centrā ir rutīnas, ko katru dienu ir jādara. Katru dienu tomēr virtuvē jāpārslauka, tur veļā, mums lielā ģimenē veļā ir jāieliek katru dienu mazgāties. Iesaku podu virsmas apslaucīt katru dienu, lai tur pēc tam nebūtu pēc nedēļas jau ļoti, ļoti jāberž. Un katru dienu izmest 10 lietas ārā, piemēram. Apastaigāt māju un 10 kaut kādas nevajadzīgās lietas izmest ārā. Noteikti atradīsies kaut kāds papīrītis, ko izmest. Un māja līdz ar to nepiesārņosies aizvien ar jaunām lietām. Un tad tajā dienā, kad mēs izdarām rutīnas katru dienu, vēl kādu no lapiņām. Piemēram, pirmdienā es tīrīšu guļamistabu un logus. Piemēram, trešdienā es izsūkšu bērnistabā putekļus un notīrīšu spoguļus. Tie ir tikai piemēri, kas šeit ir ierakstīti. To jūs varēsiet pēc tam sev, ja jums funkcionēs, izmantot un sarakstīt savas lietas tur iekšā un cik bieži un jūs esat gatavi veltīt mājas uzkopšanai. Taču nākamais slaids ir mans mīļākais. To visu mēs nedaram paši pēc iespējas. Deliģējam, ja? Un tas ir tikai mīts, ka tas ir dārgi. Es ticu, ka katrai no mums ir, kā sievietei mājās, savi talanti, ko mēs spējam ar savām rokām, ar savu prātu, ar saviem dabas dieva dotajiem talantiem darīt. Es ticu, ka to, ko mēs protam darīt, mēs varam izdarīt par kaut kādu samaksu. Un tad šo te samaksu iedot tam cilvēkam, kurš izmazgās man to grīdu. Tas nav nekas tik sarežģīts, ne tik dārgs. Epizodiski es to daru pati, bet ļoti, ļoti iesaku netīrīt māju pašai mammai, jo tīrīšanas process tas ne tikai ir grūts, bet arī bērni no otra gala jau mēslo, mamma ir neiecietīga, dusmīga uz bērniem un vēl uz visu pārējo ģimeni, ka viņa nepalīdz, bet tas, piedodiet, nav viņu uzdevums palīdzēt. Un tad tās attiecības ģimenē ir daudz, daudz saspīlētākas. Bērni nevar mierīgi krāsot ar goškrāsām, jo mamma kā monstrs ir klāt un visu atņem, jo viņai taču pēc tam tas viss būs jātīra. Ja, tā kā tur ir ļoti, ļoti daudz plusu, ja to vienreiz izmēģina, tur var atrast tik daudz plusu, ka tiešām no tā atteikties negribēsies un gribēsies nopelnīt ar saviem talantiem, ar savām rokām, savu prātu, naudu, ko samaksāt cilvēkam, kas to izdarīs. Tāpat, kad mēs sakām, nav kam deliģēt kaut kādas citas lietas, es gribētu aicināt uzdot šo jautājumu sev tiešām, vai tiešām nav kam deliģēt? Vai tiešām nav neviens, kam deliģēt? Un ja neatrodās atbildi, uzdot tik ilgi, kamēr atradīsies atbildi.